Dien, mīļie, man vēl kādas lietas, kas man jums ir jāpasaka. Negribās jau šos video man taisīt, katrs video ir diezgan mokošs priekš manis, jā, viss kaut kādas bailes man nāk virsū, bet laikam lielāka bija Dievu priekšā par to, ka man ir jāizdara tas, ko viņš man liek, un tāpēc es radu šos video un arī šo video. Tātad pirms pusotra gada, kad Dievs man pirmo reizi aicināja veidot lūkšanu kapelas par Latviju lūkšanu ķēdi, tad bija tā, ka no vairākām vietām, gan no brāļiem, māsām, gan arī caur Dievu vārdu man nāca šī raksta vieta par Esteres stāstu, kur viņa iet pie ķēniņa un izglāba jūdu tautu. Un es sapratu, ka šis aicinājums ir saistīts ar mūsu tautu, un tas ir saistīts ar ticību un lūkšanu un iešanu pie lielā ķēniņa, mūsu kunga un Dieva. Un es ticu, ka tas ir arī par tevi un par mani, par mums visiem, ka mēs visi esam šīs Esteres šajā laikā, kurām ir dots uzdevums izlūgt mūsu zemi un tautu. Un jā, šis ir tiešām liels uzdevums, bet tas arī ir stāsts par to, ka mums ir milzīgs un liels Dievs, kurš ir spējīgs atbildēt uz mūsu lūkšanām un ka mēs varam viņam lūgt mūsu tautu. Un viss, kas Dievam no mums ir patiesībā vajadzīgs, ir mūsu ticība un mūsu šķīstās sirds, mazgātas jēra asinīs. Un jā, vārdā ir rakstīts, ka tieši ticība ir tā, kas ir uzvarējusi pasauli 1. Jāņa vēstulē. Šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, proti mūsu ticība. Un jā, šis laiks, jūs piekritīsiet, ir nopietns. Šis ir laiks, kurā ir ļoti daudz tumsas, un man ir aizdoms, ka šī tumsa arvien kļūs lielāka, plašāka, bet mums, Kristus miesai, mums, brāļiem un māsām, ir jākļūst par gaismekļiem šajā laikā, piepildītiem ar svētā gara eļļu. Un tas uzdevums nav vienkāršs, jo tas prasa no mums arī cīņu, pūlēties tā, lai mēs piepildītos ar šo eļļu, lai mēs sildītos arī viens otru ticībā, lai mēs kopā sanestu šīs savas pagalītes un sildītos lūkšanā, un ka tā ir cīņa. Katra diena lūkšana kambarī, tā ir cīņa, arī man tā ir ļoti liela cīņa. Cīnīties lūkšanā par mūsu bērniem, par mūsu brāļiem un māsām, draudzē, un arī, jā, varbūt par mūsu zemi Latviju, kā Dievs mums katram liek sirdī. Un jā, par šo cīņu, ka tā ir nogurdinoša reizēm, un ka varbūt to arī tāpat kā es nogurstu tajā, un šajā rītā lūdzoties Dievs deva rakstu vietu no Lūkas evaņģēlija 18. nodaļas par šo atraitni, kura bija neatlaidīga un kura no tiesneša izspiež to, lai viņš izspriež šo lietu, un Jēzus saka, lūdziet un nepagurstiet. Un pēc šīs stāsta viņš arī uzdod divus jautājumus. Viņš prasa, vai Dievs, lai nespriestu taisnīgu tiesu saviem izredzētajiem, kas dienu un nakti viņu piesauc? Protams, atbilde ir pozitīva. Viņš izspriedīs, ja mēs lūksim un ticēsim un būsim neatlaidīgi. Bet otrs jautājums ir atkarīgs no mums pašiem un no Dieva žēlstības, cik mēs to uzņemsim sevi, vai cilvēka dēls atnācis atradīs ticību virs zemes. Un tur ir arī mūsu pūles, mūsu uz ceļiem pūles Dieva priekšā. Un arī reizēm ir vajadzīga vīzija. Reizēm vajadzīgs kāds pravietisks, varbūt vārds no Dieva, lai mēs varētu iet uz priekšu šajā ticībā. Un tad, kad es sāku organizēt, pirms šīs lūkšana kapelas par Latviju un lūkšana ķēdes, kas būs tūlīt, 2 nedēļas atpakaļ, Dievs man iedeva rakstu vietu no Jeremijas 33. nodaļas, tad, kad es lūkšanā gāju un lūdzu, lai Dievs mani stiprina, un viss šī nodaļa ir brīnišķīga. Jeremijas 33. nodaļa, jūs varat to paši izlasīt, bet man liekas, tā kādas būtiskas lietas, ka Jeremijam šī vīzija no Dieva tiek iedota, šis iedrošinājums tiek iedots, kad viņš ir cietumā. Un tā nav tā labākā vieta, kur būt, un arī mēs reizēm esam savos cietumos, kādā neticības cietumā, baiļu, vainas sajūtas, varbūt vienaldzības cietumā, katrs savā situācijā, un Dievs mūs grib dziedināt un atbrīvot. Un ir iespēja, man liekas, visās konfesijās šobrīd jau ir iespēja tikt pie dvēseles dziedināšanas un atbrīvošanas lūkšanām, lai Dievs mūs var lietot, lai mēs esam viņam atvērti, pakļauti viņa gribai, lai mēs neesam pakļauti šīm visām negatīvajām lietām, kas mūsu dzīvēs reizēm mūs savežo. Un jā, Jeremijam viņu iedrošina. Viss šī nodaļa ir iedrošinājums, bet es nolasīšu varbūt dažus pantus. Jā, 3. pants ir būtisks
iedrošinājuma vārds, es tevi uzklausīšu, Dievs saka, un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. Tātad katram no mums Dievs grib kaut ko atklāt, un manuprāt, ka katram no mums, lūkšanu kambarī, esot lūdzoties, Dievs grib mūs iedrošināt, un šeit viņš Jeremiju iedrošina. Viņš Jeremijam 6. pantā saka, arī es sasiešu un dziedināšu viņas, tas ir tautas brūces, es tos darīšu veselus un došu tiem mieru un laimi bagātīgā pilnībā. Manuprāt, brīnišķīgs apsolījums arī mums, ka viņš vēlās mūs sasiet un dziedināt un darīt veselus un pilnīgus. Un 7. pāns, es darīšu citādu Jūdas un Izraēla likteni. Mēs varam ielikt šeit Latvijas likteni. Es darīšu citādu Latvijas likteni. Es ticu, ka Dievs mēlās iedrošināt mūs arī šādā veidā. Es šķīstīšu šos ļaudis no visiem viņa noziegumiem, piedošu visus viņa pārkāpumus. Āmen. Un 10. 11. pāns, manuprāt, tas man uzrunāja par Latviju, par to, ka mēs šobrīd lūdzam par Latvijas 3 vietām, Auci, Ogru un Kuldīgu šajā lūkšanu kapelas ķēdē, bet arī nākošajā mēnesī un visos rudens ziemas mēnešos lūksim par citām pilsētām, bet tu vari likt arī tajā vietā, pilsētas vai vietas vietā savu vietu, kur tu esi, vai arī savu situāciju, varbūt savu draudu, savu ģimeni. Tur Jeremijam viņš runā par tām novārta atstātām tukšajām vietām, kur tur trūkst mājdzīvnieku un iedzīvotāji. Mēs piekritīsiet, ka arī mūsu dzīvē ir šīs tukšās vietas, kurās ir vajadzīgs, lai Dievs tās atjauno. Es nolasīšu 10. un 11. pantu un saņemiet to ticībā, brāļi māsas. Šī vietā, par kuru jūs sakāt, ka tā pašlaik ir galīgi novārtā aizlaists apvidus, bez cilvēkiem un lopiem, Jūdas pilsētās un Jeruzalemes ielās, kas tagad pilnīgi tukšas, bez iedzīvotājiem, bez māju dzīvniekiem. Tur nākotnē atkal dzirdēs prieka balsis un līgsmību, līgavaiņu un līgavas gavilis, un to cilvēku slavinājumu balsis, kas sacīs, teiciet to kungu Cebot, jo labs ir tas kungs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un to slavas dziesmas, kas nesīs pateicības upuri tā kunga namā. Un es atvedīšu atpakaļ šīs zemes trimdeniekus, un viss būs kā agrāk, saka tas kungs. Amen. Jā, kungs Kristu, esi tiešām mums, nabaga grēciniekiem, žēlīgs, palīdzi, kungs, mums mazgā mūs no mūsu grēkiem, no mūsu bailēm, no mūsu kūtruma, no mūsu apātijas, kungs, šķīstī mūs un dod mums ticības dāvanu, pazemīgas ticības dāvanu, ticēt, ka tu, kungs, vari mūsu zemi atjaunot šīs izpostītās vietas, manā personīgajā dzīvē, manā ģimenes dzīvē, manā draudzē, manā pilsētā, tu vari tās atjaunot. Slavu un pateicību tev, kungs, par to, ka tu vēlies mūsu ticību, ka tu vēlies no mums dzirdēt taviem bērniem, kad mēs saucam uz tevi. Jēzus vārdā mēs to lūdzam tev, kungs. Jā, mīļie, spiedīsimies tuvāk pie Kristus, spiedīsimies vairāk uz ceļiem un lūksim un ticēsim, ka Dievam viss ir iespējams, viņš var izvainīt mūsu tautas likteni. Un jā, ka mūsu rokās ir instruments lūkšana un mūsu ticība ir tā, kas ir uzvarējusi pasauli. Pievienojies lūkšana kapelas par Latviju lūkšana ķēdē no 15. līdz 17. oktobrim. Visa informācija zem video vai arī lūkšana kapela.lv mājaslapā. Tiekamies lūkšanā!